Внимание! Граждане! Радиационная опасность! Внимание! Внимание! Граждане! Радиационная опасность! Labvakar! Šodien ir Vispasaules civilās aizsardzības diena, 1. marts, un esmu šeit aicināts, Jāņa aicināts pastāstīt par civilās aizsardzības vēsturi. Latvijā, Padomju Savienībā, pavisam nedaudz par to, kā civilā aizsardzība radās, nedaudz par to, kā tā strādā šodien, un vairāk par lietām, kas man ir tuvākas, par dažādu civilās aizsardzības aprīkojumu, par bumbu patvērtnēm un nedaudz arī par to, kā par civilās aizsardzības muzeju kolekciju, kur mēs veidojam, un par to, kā tā radās. Par pašu civilās aizsardzības sākumu. Sen atpakaļ, kad sakari nebija īpaši attīstīti un kari vēl bija lieli un, teiksim tā, lēni, cilvēki zināja, kas notiek, kādi draudi tuvojās un ka laicīgi vai jādodās bēgļu gaitās, vai no kaut kā jāslēpjās, vai jāizvēlās puse, kurai pieslēgties. Bet pēc Pirmā pasaules kara, kad jau attīstījās aviācija un bija skaidrs, ka ir iespējams ļoti negaidīts pretinieku uzbrukums, un uz pilsētām var sāk krist bumbas, var tik izmantotas indīgas gāzes un citi pēkšņi postījumi, bija nepieciešams padarīt cilvēku evakuāciju ļoti operatīvu, lai brīdī, kad jau pie pilsētas robežas vai kaut kur tālāk tiek pamanīts pretinieku lidmašīnas, tuvojoties pilsētai, būtu iespējams evakuēt pēc iespējas vairāk cilvēkus vai nogādāt viņus drošībā turpat pilsētā. Nu jā, pārteicos evakuēt, tas nebūtu iespējams paspēt. Nu lūk, un tādēļ bija nepieciešams radīt pasākumu kompleksu, sauksim to tā, lai kā pasargāt šos miermīlīgos iedzīvotājus un pasargāt viņus ne tikai no militāra apdraudējuma, bet arī pret jebkādām savādākām bīstamībām, piemēram, industriālajām katastrofām un tā. Nu, lūk, tas aptuveni radās pēc Pirmā pasaules kara, 20. gadsimta 20. un 30. gados. Lielbritānija, Amerika, Krievijas federācija un citas valstis radīja pamazām formējumus, apmācīja cilvēkus, apmācīja arī civilos iedzīvotājus sniegt palīdzību, būt gataviem uzbrukumam, un ne tikai uzbrukumam, bet tiešām arī apdraudējumiem, kuri var būt radušies dažādu industriālu avāriju dēļ. 30. gados Amerikā bija ļoti izplatīts un Anglijā tika tirgotas bumbu patvērtnes, kuras varēja cilvēku uzstādīt pie savām mājām, tā kā priekšās ģimenes, un patvērties brīdī, kad ir apdraudējums no pretinieka, tā kā aviācijas trieciena. Protams, šīs patvērtnes neaizsargāja no gāzēm vai citām bīstamajām vielām, jo viņas nebija hermetiskas. Viņām nebija savas ventilācijas, un katrai no viņām bija savi lielie mīnus, jo viņas bija tā kā ieraktas zemē, un citas aplūda, citas nebija drošas, un citas vienkārši nebija pietiekami izturīgas par šo tēmu. Reiz arī Rīgā bija diezgan gara lekcija. Un, protams, ne tikai patvērtnes, cilvēkiem bija jāzina, kā rīkoties, ko darīt. Pilsētās, kuras bija šajās apdraudējuma zonās, piemēram, Anglijā un arī Krievijā, Padomju Savienībā tika izlikts dažādas zīmes uz tuvākajām bumbu patvērtnēm. Cilvēki tika apmācīti gan sākot jau no bērna kājas, tika apmācīti darbā un, protams, tas viss gāja kopā ar patriotisku audzināšanu. Padomju skolās skolēni sāk mācīt jau no 5. klases. Viņiem bija jāzina gan pirmā palīdzība, kas ir viena no svarīgākajām lietām, lai zinātu ne tikai kā pašam patvērties, bet kā palīdzēt tiem, kuriem nav izdevies patvērties, vai, piemēram, kuri cietuši kādā industriālajā katastrofā vai avārijā. Bērniem bija jāzina, kā rīkoties ar civilās aizsardzības aprīkojumu, kā uzvilkt gāzmasku, kā
rīkoties ar degazācijas aprīkojumu. Skolniekiem tika rādītas gan filmas, skolnieki gāja prakses civilās aizsardzības. Attiecīgi tas viss bija jādara pēc standartiem, kā jau tas bija Padomju Savienībā pieņemts. Cilvēki gāja arī uz sacensībām, gan bērni, gan pieaugušie. Viņiem bija šīs obligātās civilās aizsardzības sacensības, kurās bija jāpilda dažādi uzdevumi, bija jāzina šie normatīvi un jāizpilda tie laikā. Tas ir jāuzvelk gāzmaska tur noteiktajās sekundēs un jāmāk tur, piemēram, aizgrūst sienu, atlaust. Nākošā apmācība skolēniem bija 9. klasē, kas tagad ir mūsdienās 10. klase, ir vidusskolas sākums. Jau šajā laikā tika dalīts. Meitenes vairāk tika apmācītas kā sanitārās darbinieces, tas ir mediķi, ēdināšanā un tur pārbaudas dažādas. Puiši tika vairāk uz tehniskajām lietām, tas ir izlūkošana, tas ir pēc katastrofas, tas nozīmē pārbaudīt radiācijas piesārņojumu, pārbaudīt indīgo vielu klātbūtni, pārbaudīt, kādi ir postījumi un ziņot par šo štābam, sazināties ar citām patvērtnēm un pildīt evakuācijas un citas plānus. Jo tālāk jaunieši mācījās, jo vairāk bija jāzina arī tieši par viņu profesijām, kādas apdraudējumus rada viņu profesijas, piemēram, strādājot ķīmiskajā rūpniecībā, ķīmijas studentiem bija jāzina, kādas bīstamības viņu šajā ikdienas darbā, tāpat arī citu profesiju audzēkņiem. Jā, un kas tad tālāk ejot, kas tad ir šis aprīkojums? Šis aprīkojums, ar kur bija jāmāk rīkoties cilvēkiem. Pirmkārt jau, protams, viena no, kā jau minēju, ikoniskajām civilās aizsardzības lietām, tā ir gāzmaska. Gāzmaskas un respirātori palīdz aizsargāties no dažādu gan indīgu, gan kaitīgu, gan smacējošu lietu ieelpošanas. Kā īsti strādā gāzmaska? Viņas ir divu veidu. Vienas ir filtrējošās, kuras ņem gaisu no apkārtējās vides, izfiltrē ogles filtrā, kurā ir arī konkrētas absorbējošas vielas. Tas nozīmē to, ka ne katrs filtrs, kas ir gāzmaskai, viņš der visam, jo viņā gaisā var būt dažādas indīgas vielas, un šis filtrs var būt paredzēts pret dažādām šīm vielām. Un attiecīgi filtrs, kurš der tur, piemēram, kaut kādām sēru saturošām vielām, nedar tur kaut kādām skābēm. Tiešām filtri ir dažādi, viņi marķējās pēc krāsām, un attiecīgi tad ir jāzina, kādi ir iespējamie riski, kur jāizmanto šīs gāzmaskas, un tad kāds filtrs ir jāizmanto. Gāzmaskas ir principā divu veidu. Jā, es jau minēju, viens ir filtrējošās, kuras ņem gaisu no apkārtējās vides, un otrs ir reģenerējošās. Abu veidu gāzmaskas var paskatīties, tur ir galda tālākā. Filtrējošās ir vienkāršākas, tas ir, piemēram, šīs pirmajā rindā, visas šīs gāzmaskas, tās ir filtrējošās gāzmaskas. Viņām, principā, visām der filtri. Viena filtri der visām. Un, viņas ir ļoti viegli atpazīt, ka viņām ir skaidrs, ka gaisa nāk no ārpuses un attiecīgi tiek izelpots par vienkārši vārstotnes iet ārā caur filtru. Bet ir otra veida gāzmaskas, kuras tiek izmantotas gadījumos, kad apkārtējā vidē ir pārāk daudz kaitīgu vielu, kad filtrējošo gāzmasku vairs nevar atfiltrēt. Tad vajag principā noslēgt sistēmu, kurā izelpotais gaiss tiek reģenerēts atpakaļ par skābekli. Ja izelpota ogliskābā gāze tiek savākta speciālā filtrā, tā ir šī tipa gāzmaska, kur arī apskatām tur uz galda, kurai ir tā, ka elpojot ārā gaisu, no maskas gaiss iet cauri speciālam filtram, viņš uzkrājas elpošanas maisā, un elpojot gaisu iekšā, šis pats izelpotais gaiss jau papildināts ar skābekli un ar samazinātu ogliskābās gāzes proporciju, tiek izvilkts vēlreiz cauri filtram, viņš tiek vēl pagādināts ar skābekli, un viņš atkal ir derīgs elpošanai. Tāds filtrs ir
aptuveni atkarībā no fiziskās slodzes, attiecīgi atkarībā no elpošanas biežuma, derīgs uz no pusstundas pie lielas fiziskas slodzes līdz 2 stundām. Un, laikam jau jāpiemina arī dažādas bīstamības par šādām lietām, jo liekas, kas tur ir, tur gāzmaskas filtriņš, kas tur varētu būt slikts? Bet īstenībā ir tā, ka ar dažādām šādām lietām nezināmām tomēr jāuzmanās, jo, lai gan tas izskatās pēc parāds gāzmaska filtra, patiesībā viņš sevi slēpj iekšā diezgan liela bīstamība un tāda iemetot ugunskurā, tas var diezgan slikti beigties, ja kāds ir blakus. Es redzēju. This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association. How can we tell when the atomic bomb may explode? How can we tell when the atomic bomb may explode? And the teacher is explaining that there are 2 kinds of attack. With warning and without any warning. 2 kinds of attack. How can we tell 2 kinds of attack? How can we tell 2 kinds of attack? With warning and without any warning. How can we tell with warning and without any warning? And the teacher is explaining that there are 2 kinds of attack. With warning. Vēl ir viens reģionējošo gāzmasku veids, kurš arī stāv tur tādu izjauktu metāla mugursolu pašā galdā. Tā ir vecāka tipa gāzmaska. Vienkārši tā, ka šajās gāzmaskās ir diezgan dārga tā ķīmiskā viela izmantot iekšā, kur izelpo to ogliskābo gāzu pārvēršot atpakaļ bez skābekli. Attiecīgi vieglāk bija, agrākos laikos bija vienkārši vieglāk paņemt šo ogliskābo gāzi, savākt absorbējošā filtrā un papildināt zudušo tilpumu ar skābekli. Tur ir tāda gāzmaska, kurā ir arī skābekļa baloniņš iekšā. Bet viņa ir liela, viņa ir stipri nērta. Jā, bet viņa ir smuka, piemēram, tas. Tālāk. Laikam jau tā jāturpina ar otru ikoniskāko lietu, kas ir civilās aizsardzības aprīkojumā. Tās ir oranžās aptieciņas, kuras, domāju, visi zina un zina, par ko es runāju. Kam viņas ir paredzēts īstenībā? Sākšu ar to. Viņas ir paredzētas pret dažādiem apdraudējumiem, kas ir iespējami pretinieku uzbrukuma laikā. Tas ir, piemēram, radiācija. Viņu sastāvā ir dažādi medikamenti, vairāk medikamenti, kur ir pret radiāciju, piemēram, jodu saturoši, kur palīdz šo radiāciju izvadīt no organisma. Ir zāles pret vemšanu, ir zāles pret sāpēm, tas ir šprice, maza šprice, kurā ir pretsāpju līdzeklis, antibiotikas. Un, šīs aptieciņas tika izsniegtas cilvēkiem brīžos, kad bija iespējams saindēšanās vai teiksim, saindēšanas radiācija vai indīgiem gāzēm. Un cilvēki bija iepriekš apmācīti, kurā brīdī, kuras tabletes ir jādzer. Un, nenosauc vēl viens tabletes, kuras ir pret fosforu saturošajām vielām. Un tie cilvēki smaida. Jo šīs laikā, kad Padomju Savienība sabruka, šīs aptieciņas un visas šīs tabletes bija ļoti pieejamas, jo cilvēka aizsardzība pamazām jau vairāk netika tik ļoti strikti mācīta, augstais karš bija beidzies, un tā arī tas viss stāvēja. Un, kāpēc šīs tabletes un aptieciņas bija tik pieprasītas? Tāpēc, ka viens no šīm tabletēm bija halucinogēns. Un cilvēki tās vāca un manē tirgoja. Un, rēķinot, ka katrā šāda aptieciņā ir 6 tādas tabletes, katrā tablete, laikam, cik es esmu dzirdējis, maksā 50 centīmus, tādā vienā kastē vairāk 100 aptieciņu, jūs saprotiet paši, tas ir, diezgan liela nauda, ņemot vērā lielās patvērtnes, kurās bija, 1000, 2000 cilvēku ietilpība, uz katru cilvēku vienu šādu aptieciņu, uz rezervas rēķiniet. Tālāk, protams, kas var notikt, kad uzbrūk pretinieks, kāda var būt kaitējumi. Viena no lielākajām lietām, par kuru tiek runāts cilvēka aizsardzībā, kāpēc vispār vajadzīgs bumbu patvērtnes, ir radioaktīvie un ķīmiskie uzbrukumi. Tas ir atombumbas un
izsmidzāts ķīmijas vai bakterioloģiski ieroči. Kad ir nokritusi atombumba, ir jāiet ārā kādiem iepriekš apmācītiem cilvēkiem uz izlūkošanu, lai nomērītu, kas tad īsti ir noticis, iziet ārā pastīties. Neies ārā, varbūt nekas nemaz nav noticis. Un jāiet ārā, protams, jāapģērbjās attiecīgajā kostīmā, izolējošie tērpi. Viņi gan nav pilnīgi hermētiski, bet viņi pietiekami hermētiski, lai gadījumā, ja gaisā ir dažādas vielu piles, tās nenosēst uz zāles, nesindē cilvēku, un lai radioaktīvie putekļi netiktu arī šajā tērpā iekšā. Cilvēkiem jāiet ārā, apmācītajiem izlūkošanas grupiņai, jāiet skatīties, kas tad īsti ārā ir noticis. Ir jāmēra radiācija. Radiācijas mērīšanai ir dažādi rīki. Pirmkārt jau pašiem tiem, kas iet ārā mērīt radiāciju, viņiem jāzina, cik daudz viņi paši ir uzņēmuši radiāciju sevī. Attiecīgi viņam līdz šādu pildspalviņu, tā kā pildspalvs izmērs tādu alumīnija cilindrīti, kuru skatoties pret gaismu, var redzēt, cik daudz ir uzņemta radioaktīvā deba, tas ir rengenos. Un katrs cilvēks, kurš iet ārā, iespējami radioaktīvā piesārņojumā, viņš sev paņem līdz šādu pildspalvu, kad uzstādīt uz nulli, nākot atpakaļ no darbiem. Atbildīgais par šo darbu, tā kā par šo kontrolu radiācijas, viņš pieraksta katru cilvēku uzņemto dozu. Protams, pirmkārt, šādas lietas tiek izmantotas ikdienā, jebkur, kur ir sakars ar radiācijas, iespējama radiācija, piemēram, kaut vai šeit pat Latvijā, kur ir bijušajā Salaspils reaktorā, šobrīd ir radioaktīvā laboratorija tikai palikusi. Tur arī cilvēki nesā pie sev šādas individuālas dozimetrus, kā viņus sauc, un ikdienā skatās, vai nav gadījumā uzņemta radiācija. Un, protams, tur bez šaubām arī kaut kādās katastrofās, tā kā Černobiļas katastrofā, protams, tika izmantot šādi dozimetri, ko cilvēki ņēma līdzi, un pēc tam ik vakaru tika izmērīts, cik cilvēks ir uzņēmis, un tad, kad viņš bija vai atstrādājis savu noteikto laiku, vai bija uzņēmis šo nosacīto dozu, viņš tika laists atpakaļ mājās. Tas ir par to, ko uzņem sevī cilvēks. Tālāk, protams, pati mērīšana. Jābūt tā, ka iekšā bumbu patvērtnēs, lielākais bumbu patvērtnēs, ir jābūt radiācijas mērītājiem. Bieži vien ir tā, ka viņi pat nav īsti, viņi nemēra, cik ārā aiz bumbu patvērtnes ir radioaktīvais piesārņojums. Viņš vienkārši sāk pīkstēt un miršķināties tajā brīdī, kad ārā viss ir slikti. Un tad, attiecīgi, iekšā patvērtnē atbildīgais zina, tagad ārā ir radioaktīvais piesārņojums, nepieciešams bumbu patvērtnes ventilācija pārslēgt uz filtrējošo režīmu un attiecīgi tad sūtīt izlūkošanas grupu ārā. Un tad, ar ko tiek mērīts radiācijas piesārņojums ārpusē? Atkarībā no tā spēcīguma ir piemēram, priekš ļoti lielām devām ir, piemēram, šāda tipa radiācijas mērītājs, kurš nav neko precīzs, bet viņš nav arī neko jūtīgs, bet viņš principā nostrādā momentā uz radioaktīvo starojumu. Jo viņā tiek izmantot ionizējošā kamera, kurā kā viņam parādās radiācija, viņa uzreiz rāda radiācijas fonu. Tas ir gadījumos, kad ir tiešām ļoti liels piesārņojums un tas ir tiešām bīstams. Un tādēļ tiek izmantots tāds mazāk jūtīgs instruments, bet viņš ir ātrs. Cilvēki zina, ka šeit viss ir slikti un ir jāprom. Otrs veids, protams, ir arī diezgan zināma lieta. Izplatīts padomju laikos bija, un ik pa laikam tāds var kaut kur redzēt, gan tur ugunsdzēsības muzejā tādiem ir jābūt, gan tur sludinājumos bieži tāds pārtādi. Un šis ir tā saucamais Geiger skaitītājs, kurš tiešām, viņš saucās skaitītājs ne tāpat vien, bet viņš tik tiešām skaita pulsus, kuri rodās no radioaktīvā starojuma daļiņām, kuras iet cauri šeit, zondē esošajai lampai. Lieta ir tāda, kāpēc izmanto šādus, tāpēc viņš ir ļoti jūtīgs, viņš var piefiksēt arī katru šo mazo daļiņu, kur izskrien cauri viņam. Bet problēma tāda, ka kamēr viņš saskaita, jo tas ir skaitītājs, tiešām paiet
vaigas. Bet ja šis starojums ir stipri mazāks, tad jau atkal var tik ļoti nesatraukties par to. Reizēm tad, kad tā kā mēs rādām to mūsu ekspozīciju, cilvēki jautā, bet kā tā? Vai te šie radiācijas mērītāji, vai te viņi nav radioaktīvi? Un liekas, cik neloģisks jautājums, vai tad jebkurš mērītāji, jebkā mērītājs ir kaut kādā veidā kaitīgs. Bet, ir jau tā, ka radiācijas mērītāji ir kaut kā jāpārbauda. Un, jā, tā ir, ka viņos tik tiešām ļoti bieži radiācijas avoti šajos aparātos iekšā. Piemēram, konkrēti šis avots ir iekšā šajā paaugstinājumā uz zondes, kurš tiek pagriezts attiecīgi pret lodziņu. Zondes lodziņu, tajā brīdī viņš mēra. Tu zini, cik ir liels šis radiācijas starojums avotā, un var pārbaudīt, vai aparāts mēra pareizi. Un, tā ik pa laikam ir bijis, ka tiek priekš kolekcijas kaut kur, atrasts vai nopirkts aparāts, kurš tiek atjaunots, vai viņš pietiekami labs vienkārši ieliks ekspozīcijā. Un pēc tam sākam domāt, varbūt jāsāk varbūt satraukties par šīm lietām. Tiešām sākam mērīt, tur katrā kaut kāds, radioaktīvs sīkums iekšā, kurš beigās mēs viņus savācām, izlasījām ārā no visiem aparātiem un tad nodevām tur, kur viņi jānodod tajā pašā Saulspils reaktorā esošajā radioaktīvo atkritumu pārstrādes uzņēmumā. Un šie starojumi, protams, jo nejūtīgāks aparāts, jo šis avots ir lielāks. Un tiešām bija tā, ka reiz nopirkām to pašu aparātu, kurus rādīja iepriekš, to nejūtīgo, atjaucam vaļā, pamēram, un tas ir, iekšā ir kaut kāda pusotra rengena stundā spēcīgs radiācijas avots, kas ir aptuveni 80,000 reizes vairāk nekā ir dabiskais fons. Tad bija tā, jā, varbūt uzmanamies vairāk. Внимание! Внимание! This is an official civil defense film produced in cooperation with the Federal Civil Defense Administration and in consultation with the Safety Commission of the National Education Association.